Vēl viena svarīga spēle, vēl viens zaudējums, šoreiz 0-2 pret Dāniju. Līdz ar to droši var teikt, ka Latvijas sapnis par ceturtdaļfinālu ir izsapņots. 0-2, otro reizi 0-2. Otro reizi 0. Kā tas gadījās? Kā tas gadījās, ka mēs tik ilgu laiku, 56 minūtes, statistiķi saskaitījuši, ka nevaram iemest vārtus? Es domāju, nevienam nav noslēpums, ka tomēr mūsu izlasē, lai kā tas būtu, lai cik tas varbūt bēdīgi būtu, nav mums tādu snaiperu vārdu guvēju, kas varētu tiešām gūt vārdus katrā spēlē. Tāpat laikā visa komanda ir vairāk tādi darba rūķi, kas kāpā viena mērķa labad. Šoreiz, teikšu atklāt, tāpat kā pagājušā spēlē, nespējām izveidot pat daudz tos momentus. Jā, bija tādi momenti, kur vajadzēja iemest, atceramies Gintsmējas metiens tukšos vārtos būtībā, kaut kur nepaveicās, kaut kur lielā daļā arī meistarība, protams. Tagad es gribētu teikt, ka tomēr zināmā mērā rezultāts gan spēlē pret Norvēģiju, gan spēlē pret Dāniju ir likumsakarīgs, jo nebija daudz tādu momentu, kur atvieglināti varēja Dāņu vai Norvēģi fani nopūsties. Redz, kā tur vārdsargs nosargāja, vai tur, atskatot, tu minēji. Jā, varējām abās spēlēs, un ar pagājušā spēlē ar Dāņiem varējām redzēt, kā Dāņi aizsargājās, kā viņi darbojās vidējā zonā, kā viņi darbojās savā zonā. Nebija daudz mums variantu, netika daudz dot, un acīm redzot, mums nepietika meistarības, nepietika varbūt kaut kādā ziņā, kaut kur arī rakstura nepietika, lai salauztu šo spēli. Bet, protams, ir jau grūti spēlēt, ka tev neiet vārti iekšā, ka tev nerodās momenti, tev liekas, ka viss būs mazliet vieglāk, varbūt, bet beigās viss ir vēl grūtāk un tīri psiholoģiski. Cilvēks, man liekas, mazliet iekšēji padodās, ja kaut kas nesanāk. Ir tas teiciens, laikam, ka reizēm vārti ar gaļu jāizkapā, vai ne? Šoreiz, laikam, tieši tādas kapāšanās līdz beigām kaut kādās epizodēs vai spēlē kopumā pietrūka. Nezinu, es domāju, ka tā nebija, ka puiši nekapājas. Īstenībā kapājās un kapājas vienkārši netika ļauts varbūt darīt kaut ko, kas ir parasti pierasts. Un no otras puses, es nezinu, es saku, ir grūti spriest, kas un kā tur no iekšas ir, bet reālā situācija ir tāda, ka nav mums tāds cilvēks, kas var viens pats paņemt. Kā Malkins, teiksim, vai Torisens Norvēģiem. Tas nemaz nav varbūt tik traki, ne jau mums vienīgiem nav tāds cilvēks, kas nevar. Tiešām nespējām mēs radīt pienācīgus momentus, nespējām mēs panākt lūzumu spēlē, jo būtībā Latvijas izlase ir tāda psiholoģijas komanda. Ja mums kaut kas iekrīt, tad varētu viss aiziet, bet ja neiekrīt, tad skaidrs, ka ne tikai fani, ne tikai tie, kas skatās hokeju, bet arī spēlētāji ir cilvēki, un arī viņiem liekas, kaut kas nav, mums neiet. Vēl viens tāds paradoks, kā tu to varat skaidrot. Spēlēs pret Norvēģiju un Dāniju mēs kopumā pa pretinieku vārtiem esam metuši 60 reizes, bet nav gūtu vārti. Un otras puses, Cipulis 2 spēlēs ir metis tikai vienreiz, vakar vispār nemeta. Tas ir diezgan loģiski, ka viņš neiemet vārtus, ja nemeta, bet 60 metieni un nevieni vārti. Labi, abās spēlēs pretinieku vārtsargi dabūja labāko spēlētāju, bet es gribētu teikt, ka pat Masaļskis drīzāk vairāk glāba nekā šie Dāņu vai Norvēģu vārtsargi. Jā, acīm redzot, lai uzmest pa vārtiem arī ir vajadzīgs moments, ka uzmest pa vārtiem. Var jau mest pa vārtiem arī no vidējās zonas. Jā. Šoreiz tiešām sanāk tā, ka šis no 60 metieniem tiešām neviena vārti. Par to mēs runājam. Tā ir kaut kur meistarība, kaut kur sajūtas, kur vispār jāatrodās uz ledus, kā bija, tā bija. Jā, diemžēl, kā bija, tā bija, un tagad jau droši varam teikt, ka pēc nākamās spēles, pēc spēles ar Zviedriju, būs jāpako koferi māju ceļam. Jā, būs jāpako koferi māju ceļam, bet tāpat laikā nevajag domāt, ka mēs pat Zviedriju iziesim un muļķidzīsim. Es domāju, ka puišiem gribās nospēlēt labu hokeju un parādīt labu hokeju.